Sārvēlu, vai dievi? Es esmu galīgi pārēdies. Es arī. Lūdzu. Paldies. Knapi var pakustēt. Lūdzu. Paldies. Monika, vai nav skaists pāris, ko? Jā. Ruksīša Rambāna un Speķucīša Vimbas dubultportrets. Jā. Mums ir pilni vēderi. Lūdzu, mūs neapcelt. Tas var ļoti bēdīgi beigties. Bet ar citu jūs paši bijāt vainīgs. Jā. Tik garšīgi viss sašmuri. Nokrāpēt pilnu galvu. Bet tāpēc nevajadzēja ēst bez jēgas. Vai? Kāpēc bez jēgas? Es apēdu es apēdu tikai 6 raumaksīšu. 8, bet neviens jau neskaita. Žani, tu tiešām apēdi 8 rulopšus. Te ko tam apskaitīt? Bet es to darīju tikai vienīgi tevis dēļ. Lai tu neiegūtu lieko svaru. Bet mans Robertiņš apēda vairāk par mums visiem. Dabiski. Raumaksīšu. Dabiski, kāpēc dabiski? Tāpēc, ka manā vārdā burtiņa R ir vairāk nekā jums visiem kopā ņemot. Un otrkārt, tāpēc, ka es esmu šodien jubilārs. Un treškārt, jūs pašas esat vainīgas. Tāpēc, ka stūmā tēdamos tā kā pa ko vienu. Ko lai darbiņa, ēšana mājas viesībās tā ir liela bauda. Hildu? Tev derētu uzmanīties. Jā, bet es gan varu ēst. Visu pēc kārtas. Man nekas neiet resnumā. Es sveru tieši tikpat, cik mūsu kāzu dienā. Mēs ar Hildu un Žani atzīstam, ka mēs par šiem gadiem esam kļuvuši resnāki, vai ne? Nu labi, apaļāki. Un tu ne. Monikiņa beidz klīrēties un atzīsties, ka arī tu esi pieņēmusies svarā. Jā. Mīļo Robertiņ, es labprāt pievienotos jūsu resnajam trio, bet man nav tie parametri. Nav. Monika, mēs esam draugi, vajag būt atklātiem. Es esmu ļoti atklāta. Tad, kad mēs precējāmies, es svēru 57 kilogramus. Un tagad es sveru tieši tikpat. Grams gramā. Par to mēs pārliecināsimies. Var nepolēties, svari ir salauzti. Es tos vakar salaboju. Manuprāt, šīs sarunas par resnu un par ēšanu, tās ir tik garlaicīgas. Parunāsim par kaut ko citu. Nē. Par mākslu. Nē. Hilda, kā pusē tu šodien esi? Roberta un viņa drukno draugu pusē. Lūdzu! Kāp uz svariem, Monika. Robertiņu liecies mierā. Kāp tik augšā. Kāp. Labi. Tā. 25 kilogrami. Tu nebalsties uz mūsu mugurām. Cik tad es sveru? Ir? Tonna. Mūsu treklās trijotnes vārdā sveicu tevi kā kilokaloriju kvarteta jauno biedreni. Tā kā šo jautājumu mēs esam noskaidrojuši, mums varētu izlemt, ko mēs tālāk darīsim šajā svētku reizē. Es nezinu, ko darīsiet jūs, bet es iešu pa Rīgas naksnīgajām ielām uz Vanču tiltu un likšu Daugavā. Monikiņa, mīļumiņ, tu esi mazliet pieņēmusies svarā, tas taču nav nekas traģisks. Mazliet? Vēl pirms brīža ienākot šeit, es svēru 57 kilogramus. Tagad es sveru 63. 10 minūšu laikā es esmu pieņēmusies svarā par 6 kilogramiem. Monika, bet tāpēc nevajag raudāt. Kas notiek, ja es raudāt par katru klāt pienākušos kilogramu? Es esmu kļuvusi par resnu, izblīdušas burbuļu, tauku, briesmīgu blāķi. Monika, mīļumiņ, ko tu runā? Man patīk tieši tāda, kāda tu esi, un es nemaz tievāku tevi negribu redzēt. Goda vārds. Jei, Bogu, man patīk, ka tu esi tāda apateika, apaļa. Es taču nepateicu neko briesmīgi, tu neesi resni, tu izskaties vienkārši lieliski. Robertiņ, es jau neuztraucos par to, ko saki tu, bet par to, kā es izskatīšos uz skatuves. Uz skatuves? Jā.
Monika, mīļa, viņa tā kā sāc veco dziesmu. Labi, es zinu, Robert, ka tu negribi, ka es domāju par skatuves karjeru, bet varbūt kādu dienu, par spīti tavai noraidošai attieksmei, man pie durvīm klauvēs izdevība. Un es būšu resna, izblīdusi, trekna un nevarēšu piecelties un ielaist to iekšā. To tu pateici satriecoši, vai ne? Sateicoši. Jā, halo. Sveiks, Pēter, jā. Tīrais vaiprāts. Un ko man tagad darīt? Man pašam vajadzēs kustēties dejot. Paklausies, Pēter, sameklē dažas meitenes, rīkosim konkursu. Viss. Baga neliec nost klausuli. Kura izmēra tērpu tu liki pašūt Lijānai? Nu, tad sameklē meitenes, kam der tas pats apģērbs. Jā. Kas ir noticis? Lijāna lauž līgumu. Kas ap Liānu? Šausmas. Kas ap Liānu? Šādā brīdī. Kas tā par Liānu? Un kāpēc viņi lauž līgumu? Nu, kas tā par Liānu? Viņa preces un brauc uz Ameriku. Bet kas tā par Lijānu? Nu, dejotāji Roberta klubā. Nu, es taču jautāju to pašu. Nu, kas varbūt es nepareizi noformulēju jautājumu. Kur, lai es līdz sestdienai rauju meiteni, kas māk dejot, dziedāt un var sagatavot priekšnesumu? Monika, lūdzu, beidz dīdīties, netraucē man domāt. Čiki, 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 bum, bum, bum. 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 Čiki, 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 čiki. Kas tev? Bum, bum, bum. Likšu gumijas spiež, vai? Robertiņ, es cenšos tev dot mājienu, ka šajā istabā ir kāda izskatīga un jauna dāma, kas prot dziedāt un arī dejot. Kuru tu domā, Hildu? Nu, ne jau Hildu, pati sevi. Liecies mierā. Robertiņ, paklau, man tā ir necerēta izdevība. Es protu šo numuru no galvas. Lūdzu, ļauj man uzstāties. I narunoj, i nadūmoj. Pasaka man vienu argumentu. Tu esi pārāk krasna. Rasa! Jā, tu pati tā teici. Es esmu varbūt apaļīga, bet es neesmu resna. Celsimies, iesim mēs mājās. Paga, paliekam tepat. Tūlīt būs ļoti interesanti. Tev vismaz nevajadzēs karāties ārā pa logu un klausīties, ko runā kaimiņi. Iesim mājās. Nē, pagaidiet. Man ir vajadzīgi liecinieki. Roberta Rambāna, dod man tādu pašu iespēju kā citām meitenēm, kuras nāks pieteikties. Lūdzu, ļauj man piedalīties konkursā tā, it kā mēs būtu pilnīgi sveši cilvēki. Mēs esam nepazīstami. Tas ir vērā ņemams priekšlikums. Tu man atļaus piedalīties konkursā? Labi. Jā! Rīt no rīta nāc uz klubu. Jā! Hilda! Žani! Jūs esat liecinieki! Čik, čik, čik! Bet, Monika, Čik, čik, čik! Bum, visam ir jābūt ļoti oficiāli, lai nebūtu nekāda interešu konflikta. Es tevi nekad neesmu redzējis. Skaidrs? bum, čik, čik, čik! Monika. Bum, bum, čik, čik, čik! Bum. Monika. Skaidrs? Piedodiet, mēs esam pazīstami? Čik, čik, čik! Čik, čik, čik! Čik, čik, čik! Labi. Čik, čik, čik! Atvainojiet, vai šeit notiek dejotāja atlase? Šeit tikai. Ja es būtu zinājusi, ka Robertam vajadzīga padzīvojusi dejotājs, līdzi būtu paņēmusi savu mammu. Pievērs viņām uzmanību, Monika. Uz priekšu! Kā es noprotu, mēs pretendējam uz vienu un to pašu vietu. Jā. Gribat došu jums padomu? Jā. Es Robertu Rambānu pazīstu krietni ilgāk nekā jūs, un jūs neesat viņa tips.
Sveiks, Konrād! Labdien, meitenes, piedodiet, es nedaudz aizkavējos. Labdien, Rambānkungs! Labdien! Tā, lūdzu, paejam uz priekšu, nostājamies vienā rindā. Tā. Tā, nu tad sākam. Pārbaudīsim, ko jūs protat, atkārtosim soļus. Konrād, fonogrammu. Paldies, pietiek! Es ceru, ka jūs visas valkājat 38. izmēra apģērbu. Jā. Tai, kur es pieņemšu, būs jāuzstājas šajā 38. izmēra tērpā. Jā? Jaunkundze... Cip, kadiķis, jaunkundze. Cip, kadiķis, jaunkundze. Esiet tik laipni, ņemiet šo tērpu, ejiet uz ģērbtuvi, uzvelciet un tad nāciet, sāksim ar jums. Jā. Čiki, 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 bum, bum, bum. Čiki, 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 bum, bum, bum. Čiki, 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 bum, bum, bum. Čiki, 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 bum. Cip, kadiķis, jaunkundze, vai jūs jau uzvilkāt? Tūlīt. Mēs gaidām! Tūlīt, Robertiņ, man tikai rāvēs liedzējiņš. Tas ir Rambānkungs. Lūdzu, pasteidzieties! Tūlīt, vēl tikai podziņā! Kas jums tur atkal notika? Laid mani! Troka, kas troka, jei bohu. Tu uzmaņēji, nasapļās sukņi, vai skaits bagaturis, vai? Es nesaprotu. Es saku, uzmanīgāk nesaplēsiet drēbi. Ejiet uz ģērbtuvi, atstājiet to tērpu tur un gaidiet, mēs jums piezvanīsim, ja? Robertiņa, bet ja nu es novājiešu tā, ka man šis tērps derēs, tu man ļausi uzstāties? Šai programmai ir jāsākas jau sestdien. Tik traki novājiet tu nevarēsi. Bet ja nu es varēšu un man šis tērps derēs, tu man ļausi uzstāties? Nu, labi, jā, uzredzēšanos Jā. mājās. Jā. Hilda, Roberts teica, ja es novājiešu un man šis tērps derēs, viņš man ļaus uzstāties. Monika, vai tu esi pārliecināta, ka tu 6 dienās tiksi vaļā no 4 kilogramiem svara? Es tikšu, kaut arī man tie tauki ar cirvi būtu jānoskaldā. Viens, divi, trīs, četri. Viens, divi, trīs, četri. Monika, paskaties, ko man Žanis atnesa no ģimenes ārsta. Man nav laika, man jādzen tauki. Tieši par to arī ir runa. 4. Skaties, Nu? Xenikāli bloķē lipāzi enzīmu. Kas tā par lipāzi? Man jādzen tauki. Par to šeit ir tieši runa, es tev lasu. Xenikāli lietojot Xenikāli lipāzi enzīmu, 30% no apēstajiem taukiem neuzsūcas zarnās, bet tiek izdalīti no organisma. Hei! Tad es varēšu ēst putu krējumu. Monika, nu kā var vēlēties nodzīt taukus un ēst putu krējumu? Labi, droši vien tās jālieto vairākus mēnešus. Nē, man ir dažas dienas laika, man ir citas, radikālākas metodes. 1, 2, 3, 4. Izlasi vēlreiz. 1, 2, 3, 4. Stop, Monika! Stop! Tas ir pēdējais aplis. Labi, ļoti labi. Monika, 2,5 minūtes. Tu esi sasniegusi jaunu rekordu aujošanā pa stāvjām. Tagad tev pienākas maza atpūtas pauze. Monika, malacis! Tā! Stop! Pauze ir beigusies. Tā, un tagad tev ir 500 lecieni ar lecamauklu. 200. 100.
50. Labi, nu lec, cik tu vari, Monika. Tā, aiziet. Tā, nu, aiziet. 50, 20. Veiklāk, ātrāk, augstāk, ātrāk. Hop. Mana mīļa. Monika, nu. Laid! Monika. Tā! Ir! Tā! Monika, pagaidi. Tu esi nomocīsies. Pagaidi, mēs nosversim tevi. Pagaidi. Tā. Kājas uz svariem. Tā. Monika. Viss būs labi. Tā. Nav! Tu esi nokritusies par 150 gramiem. Monika, 3 dienās tu esi pazaudējis 2 kilogramus. Nenokar degunu! Tev atlikuši tikai 2 kilogrami. Mēs tevi dabūsim tanī 38. izmērā iekšā. Tā, ļoti labi. Tagad tu nomaskājies, sakārtojies. Es tev pagatavošu pusdienas, Monikā. Aiziet! Iegriez mani uz guļamistabu! Aiziet! No! Tā! Tagad stūp mani! No, stūp manis! Aiziet! Un tagad es pusstundu pastāvēšu uz galvas. Lūdzu, Roberta, karbonāde. Paldies! Lūdzu, Žanīt, tas tev es ceru, ka būs garšīga un mīksta. Paldies, Hildu. Nu, kas var būt vēl labāks par šo te? Jūs taču, mīļie, nedusmosies, ka mēs paņēmām līdzi sunīti. Joko. Brālēns ar sievu aizbrauc uz Norvēģiju un atstāja, lai mēs pieskatām. Bet viņš viens pats svešā dzīvoklī atstās. Jā. No 50. Kauts un gaudo. Nekas. Ja nekauks, tad mēs viņam iedosim karbonādīti. Lūdzu. Paldies! Nu, Žanīt, gaļņa mīksta, garšīga. Esmu labi izsapējusi. Pasakaina pilnīgi mutei kūst. Robert, Nu, burvīga karbonāde. Tu esi burve! Hilda, tev pašai arī noteikti garšos. nav nevainas. Es jau piešāvu klāt mazliet ķiplociņas. Monikiņ, kā tev garšo šis salātiņš? Jā, man ļoti garšo. Tas ir tieši tāds, kā man vislabāk garšo. Ar vitamīniņiem, ar nitrātiņiem. Robert, piedod, pasniedz man vēl kartupeļus, lūdzu. Tā, turīt. Lūdzu. Tā, vai man lūdzu vēl mērķīt mazliet? Lūdzu. Paldies. Tā, Robert, tev arī lūdzu. Jā, paldies. Vai? Tā, Žanīti, Au? tu tā īpaši neaizraujies, tu neaizmirsti arī par mani. Atdod man kartupeļus O, atpakaļ, ja? bet tev, bet lūdzu. Vai, mīļi, vai mēs galīgi esam aizmirsuši par sunīti. Šuģa bērns arī gribēs. Tu tur ir. Joko, sēdēt, prasī, Joko, nu. Balsī, nu, balsī, Joko, balsī, Nē, es vairs nevaru izturēt. Es pasēdēšu virtuvē un pagaidīšu, kamēr jūs būsiet beiguši ēst. Stop, uz virtuvi tu neiesi. Labi, koridorī. Gaidi. Hildu, tu nevarētu man vienu šķielīt baltmais pasniegt. Tā roku dod. Lūdzu. Ak, tu zini, kas ir ļoti burvīgs? Salātiņi. Salātiņa, bet tā gaļā. Ļoti labi. Kuram es varu piedāvāt maizīti?
sunītim tu var piedāvāt gaļiņu. Iedosim mazu gabaliņu. Mopsīti. Oh, Joko. Jokoko. Joki. Joki. Un kur palika paldies? Ka tu makoniņš mazais. Otrs suns. Elka, kas tur zem tā galda? Te neviena nav, tikai mēs suņi. Monika, tu rīt pat liet laukā. Vau! Tu man vari pateikt, ko tas nozīmē? Neko, es eju prom. Beidz man audzināt. Uz kuri? Siešu uz veikalu. Jālpošu svaigi ceptas maizītes smaržu. Monika, nācējam skriet! Oh, kur tu tādu agregātu dabūji? No veselības centra. Viņam šodien sākās remonts. Monika, es apbrīnu tavu apņēmību. Es šovakar uzstāšos! Kā? Lai tur vai kas! Vai tu esi tikusi tiešām jau vaļā no visiem liekajiem kilogramiem? Man palikuši 2 kilogrami, bet man ir 5 stundas laika. Labi. Atpakaļ ceļa nav! Uz priekšu! Es Uz ceru, priekšu! ka tu uz zini, ko priekšu, tu dari, uz Monika. priekšu. Šī ir pēdējā diena. Ja tu 5 stundas vēl brauks ar to agregātu, tā varbūt tiešām būs tava pēdējā diena. Hilda, tā ir mana pēdējā cerība. Tad tu zini, ko tu dari? Es zinu, es gribu uzstāties, un es uzstāšos. Atnāc 6:00. Aiziet! Labi, Stil. es atnākšu 6. Atā! Es uzstāšos. Es uzstāšos. Es eju skriet! Monika, ir jau 6. Kur tu esi? Un tad tas ir viss, kas no tevis ir palicis pāri. Tas nav tālu no patiesības. Paldies Dievam! Ar tevi viss ir kārtībā! Ar mani viss ir kārtībā. Un man ir 57 kilogrami. Tad tev tas ir izdevies, Monika! Monika! Urā! Es iešu uz klubu un es uzstāšos. Ja? Bet, Roberts, taču ir pieņems jau citu dejotāju. Neuztraucies, gan es ar viņu tikšu galā. No? Bet vai tu spēsi aiziet? Neuztraucies, es esmu stipra, kā nodzīts zirgs.
Mārtiņ, Jā, Muna Saulēte. vai es varēšu katru vakaru? Bum, 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 čiki, 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 bum, 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 čiki, čiki, čiki. Nē, mīļumiņ, bet tu uzstājies vienkārši lieliski, burvīgi, neatkārtojami. Bet doktors teica, ka tev vismaz 3 nedēļas vajadzēs pavadīt gultiņā, vai ne? Jo pārlieku novājināts organisms. Redzi, Monika, tev vajadzēja klausīt ģimenes ārstu un dzert ksenikalu. Doktor, uz pāris vārdiem. Jā, lūdzu. Hilda,